Man bija ļoti raibi pašā bērnībā. Un tā, ka es biju ļoti kārtīgs bērns. Man bija tā, ka vecāki visur man uz pulciņiem veda. Es gāju karatē, dziedāju mūzikas skolā un visu es darīju. Visu, ko bērns var darīt, es to darīju. Un man bija ļoti smags grafiks, bet tas man kaut kādā ziņā arī tagad palīdz. Bet, jā, turpinot Covid laiks, kā visiem jauniešiem, tāds posms, kur visi sāk brukt kopā. Un man tas bija tāds laiks, kad es tiešām kā cilvēks izmainījos, kā jaunietis. Es vienmēr savā dzīvē vēlējos kaut ko jaunu, vai izmēģināt, kaut ko jaunu atrast, kad dzīve tādā ziņā nelikās pabeigta, ka vienmēr likās vairāk kaut kas tur ir. Un tas savā veidā noveda pie kaut kādām muļķībām jauniešiem, kā ir ap 15 gadiem apmēram, kas tur alkohols, vielas, nekādas super smagās vielas, bet kas tagad arī ir ļoti aktuāli visiem jauniešiem, viss tās nikotīns un pīpēšana un dzeršana un jā. Un es arī biju viens no tiem jauniešiem, kas bija tajā visā iekšā. Un man bija viena tāda puse, tāds labais bērniņš, visu daru, un otra puse tāds nepaklausīgais, kas visu ko cenšas jaunu izmēģināt. Un jā, bija ļoti smagi maniem vecākiem arī, kad viņi uzzināja par to, par visu to, ko es biju darījis. Un jā, es kaut kādā ziņā arī centos iederēties arī jauniešu starpā. Un turpinot, palika vēl sliktāk. Vēl sliktāk palika, un es meklēju vēl lietas, ko darīt. Un kā ir Covid laikā, kad ir tik daudz laiks uz rokām, kad pat nezinu, ko darīt ar to laiku. Un tas noved pie tā, kad es atradu internetā melno dark webu, saucamo melnais internets, kur var nopirkt jebko, pilnīgi jebko var nopirkt. Un es skatījos un es pastījos, kaut ko stiprāk, kaut kādu vielu, kas ir kaut kas stiprāks, kā interesantāk kaut kas. Man jaunietim, es nedomāju par nākotni tajā brīdī. Un tāds, labi, pamēģināšu. Un es atceros savam draugam pajautāju, vai viņš arī vēlētos. Un viņš piekrita, un mēs aizgājām, un mēs pamēģinājām. Un man sākumā likās viss kārtībā, tā kā viss super, bet nākošā dienā pamodos, manam draugam bija ļoti slikti. Viņam bija tā, kad es viņu runājos no tā, kā viņš saka, kad viņš ir tādā sapnī, būtiski viņš nesaprot, kas ir realitāte. Pēc tā es sapratu, kad es nevis tikai sevi vedu uz tādu degradāciju, bet arī citus tajā pavelku. Un tas man ļoti iedzēla, tas, kad ne tikai es sev nodaru pāri, bet arī citiem. Un es nezināju, vai viņš būs normāls atkal, jo viņš tā kā teica jau pēc 3 dienām, tā kā, ka viņam ir sūdīgi, un 4. un 5. un saka sūdīgi. Un tad es sapratu, kad vienā vakarā nosēdos, sapratu, ka viss, es vairs šo nevēlos. Es vēlos tikai to labāko sev un citiem, un savā dzīvē es nolēmu, ka es vēlos iet uz gaismu. Un es vēlos iepazīt patiesību. Un es visu šīs lietas atmetu, visu dzeršanu, pīpēšanu. Un centos tiekties pēc lietām, kas bija sabiedrībā atzītas par labām lietām.
un es centos aizpildīt to visu ar kaut ko, kas piepilda. Un, jā, es sāku iet uz sporta zāli. Es biju ļoti, nebiju pietiekami, ļoti maz svēru. Man vajadzēja pieņemties svarā. To es sapratu, sāku arī meditēt. Es domāju, ka tas ir kā labi garīgi un mentāli. Un, jā, un tad bija arī beidzās viss Covid laiks, un es sāku iet uz skolu beidzot mācīties. Kā gribu vislabāk. Un, jā, un es īstās lietas darīju. Man likās, tāpat vienmēr kaut kas nav pilnīgs. Tā kā, nav kaut kas trūkst vienmēr. Un, kad es cenšos vienmēr kaut ko atrast, kaut ko jaunu. Tāpat kā bērnībā centos atrast kaut ko, kas ir kaut kas jauns un labs, un lai piepildītu savu dzīvi. Un, tā es zinos pēc tā, un sapratu, kad kaut kas ir vēl vairāk šajā dzīvē. Tā turpinājās kaut kādu gadu vēl skolā klātienē. Un mani draugi vienu dienu izdomāja aizbraukt uz Rīgu. Un mēs aizbraucam uz Rīgu. Un bija meiteņu grupiņu draugi tajā laikā, jo meitenes bija viss tādas, kas mazāk nodarbojās ar visām tām lietām. Centos arī atrast draugus, kas nav tādi, kas tik ļoti nodarbojās ar visu dzēršanu, pīpēšanu. Un jā, ejot atpakaļ uz autoostu, pēc tā visa izbrauciena, es redzu vīrietis, kurš stāv ar lapiņām. Un, labi, paņemšu to lapiņu. Un es lasu to lapiņu, un es redzu tur bībeles panti kaut kādu, un kaut kas par Dievu minēts. Un es tā lasu, viņi tie krišnieši, kas tur ir mormoņi, kas vēl visas tās reliģijas, kas vien ir. Labi, kaut kādas reliģijas tur, droši vien nekas nopietns, kaut kādiem garīgiem cilvēkiem tur droši vien tikai. Un tad man kursbiedri pateica, tev šis varētu palīdzēt. Un tas labi. Es paņemu to lapiņu mājās un nolieku viņu kaut kur malā, galdā. Un atkal vēl vienu nedēļu tas pats vecais, tā kā visu daru, un tāpat kaut kas nav, kaut kāda nepilnība, kaut ko cenšos vairāk. Un it kā visas lietas daru labi, visas lietas, ko es vienmēr darīt, visas tas ved, kas ir atzītas sabiedrībā, kas ir labas. Un tāpat ir nepilnība tāda, kad vēl kaut kas trūkst. Un es paņemu to lapiņu beigās un sāku lasīt, un tur bija bībeles pants, Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un to es lasīju, un bija tāds. Dievs tiešām ir devis savu vienpiedzimušo dēlu par mani. Tas ir pats dārgākais, ko viņš man var dot. Es tajā vakarā vienkārši nokritu ceļos, sapratu. Dievs, ja tu esi īsts, tad lūdzu ienāc manā dzīvē. Un sāku lūgt Dievu. Es neteiktu, ka es līdz galam vēl ticēju, jo man nebija nekādas zīmes vai kas. Un bija tā, ka es vienkārši sāku lūgt katru vakaru. Es iededzu tādu secīti maz vakarā. Un kamēr tā secīta dega, es pavadīju to laiku ar Dievu, tā kā lūdzot, kā es mācēju. Tajā laikā es arī nemācēju baigi lūgt. Es teicu, kas vien uz sirds ir, un tā pagāja kāds laiciņš, pagāja 1 nedēļa, 2 nedēļa, un dzīvē sāk parādīties cilvēki, kur man sāk stāstīt par Jēzu. Un ir tāds, wow! Man nekad tā nav bijis. Tā kā, kad man dzīvē sāk tiešām Dievs atklāties, un caur cilvēkiem, un jā, arī lūdzot par kaut kādām specifiskām lietām, kad tās kaut kādā veidā tiek atrisinātas, un es tieku kaut kādā ziņā arī pamācīts, un es to jūtu, ka Dievs kaut kādā ziņā ved uz priekšu, un bija tāds, wow, katru reizi, un tas bija tā, ka katru nedēļu kaut kāds tāds mazs brīnums notika, un es saprotu, tas šeit tiešām kaut kas ir.
Un viss sākās ar to, kad mani uzaicināja uz vienu vīru vakaru. Un tas bija tāds pirmā saskarsme ar tādu kristiešu vidi. Mēs visi nostājāmies aplī, un mēs tur visi sākam dziedāt kaut kādas dziesmas. Un tāds, kādā sektā es esmu ievilkts. Nu, man nelikās, ka man tur jābūt sākumā. Es domāju, šausmas. Un labi, es tur dziedāju arī tādas dziesmas līdzi, bet man viss tas likās tik dīvaini, jo man tā bija tāda pirmā pieredze ar kristiešiem. un tad sāku vērot tos cilvēkus, vienkārši sāku vērot tos vīriešus, kā viņi uzvedās. Es redzēju, šeit tiešām kaut kas ir. Viņi citādāk ir, nav kā visi pārējie. Es redzu, ka viņiem kaut kas ir, tā kā, kad viņi atšķirās. Un es teicu, pie sevis, kad arī to vēlos, un sāku runāt ar viņiem. Un tad viņi man pastāstīja par draudzi. Un teica, es vēlētos aiziet. Un tā es arī atnācu uz Valmieras Baptistu draudzi, kur es tagad esmu. Un tā palēnām es sāku iepazīt Dievu. Un tas ceļš ir bijis wow. Un es nekādā ziņā nesaku, ka tas ir viegls ceļš. Mana dzīve grūtības līmenī paaugstinājās, ļoti paaugstinājās, bet manai dzīvē beidzot bija jēga, kad visas tās lietas, ko es pirmīt meklēju, kaut kas nav piepildīts, kaut kas nav pilnīgs. Tagad ir tā, ka Dievs tiešām ir devis dzīvē jēgu, jaunu jēgu, kādēļ es vispār dzīvoju. Un es tagad mācos mūzikas vidusskolā, kur man arī ir kristiešu kopiena brīnumainā kārtā. Es izdomāju aiziet uz mūzikas skolu 11. klasē, vairāk 12. klasē. Es pabeidzu 11. klasi un aizgāju uz 12. klasi uz mūzikas vidusskolu, kas tā pilnīgi tā skolu maiņa un tā pilnīgi negaidīta man bija. Un es domāju, es aiziešu mūzikas skolu un man tur būs arī tie paši draugi, man būs jāmeklē tā kā vismaz kaut cik normāli cilvēki, bet es sāku tā kā runāt ar tiem cilvēkiem un es arī stāstīju arī par savu ticību. Viņi saka, tu arī esi kristietis? Es arī esmu kristietis. Es esmu vispār mācītāja meita. Es tur esmu tur draudzē tur un tajā. Es arī baptists esmu. Wow! Visur ar cilvēku, ar kuriem es runāju savā kursā, arī kristieši. Un Dievs tā ir vedis pa to ceļu, kad es arī satieku sev gan apmēram tajā pašā vecumā, gan arī kristieši, gan cilvēki, kas domā tā kā līdzīgi kā es. Un vienkārši, wow, pēdējā vieta, kur es būtu iedomājies mūzikas skolu. Un tā mēs ejam cauri visām grūtībām. Mūzikas skola, mūzikas vidusskola nav diezko viegla, jo, lai izsistos, tur vajag tiešām daudz, bet jā, tā dzīve tagad ir tā, kad nevis es kaut ko daru, jo kaut kas trūkst, bet es to daru no tādas pārpilnības, kad man jau viss ir dots. Un, kad es vēlos kaut ko vēl papildus darīt, nevis tāpēc, ka es kaut ko gribu kaut ko sameklēt jaunu un saprast kaut ko, bet es to varu darīt, jo es esmu tik piepildīts un tik priecīgs tiešām. Un tāda privilēģija dalīties arī mūzikas vidusskolā ar jauniešiem, ar Jēzu. Arī tāda vide, kur cilvēki uzklausa un arī kopiena tāda kristiešu. Un, jā, dzīve ir bijusi ļoti, ļoti grūta, bet piepildīta un, var teikt, pabeigta. Jo visi zinām, viss tika pabeigts pie krusta.